3 spēles vinnējām. Un patiešām puišiem bija tāda laba profesionāla attieksme. Kā es teicu, mums vienmēr ir individuāli spēcīgi spēlētāji. Ja? Un tas bija īsts laika posms, bet arī pašā laikā mēs paspējām visai daudz spēlētājus apskatīties. Ja? Un neskatoties to, ka bija atbildīgs turnīrs, mēs pat iesaistījām U20 spēlētājus. Teiksim, redzējām, ka ir perspektīva uz nākotni. Un arī paralēli sagatavošanās posmam U20 nometni gājas, arī paskatījos, kā viņi trenējās. Un ir mums nākotne, vienkārši ar viņiem ir jāstrādā, un es domāju, ka darba daudz, un viņš vienmēr būs, teiksim, tā, lai sasniegtu kaut kādus mērķus. Bet kopsumā mums ir labs materiāls, ar ko strādāt. 11 gadus es esmu visu laiku bijis Krievijā, un tur darbs daudz bijis, un, teiksim, Latvijas hokeja no malas kā izlases līmeņa nesanāca daudz skatīties, bet vienmēr jau novērtē pēc taviem spēlētājiem, kur viņi spēlē. Ja? Un, teiksim, mums nav tik daudz, cik gribētos spēlētāju novērtēšanu Amerikā. Ja? Pēc tā vienmēr vērtē. Valsts, ja, kurās katru gadu 2-3 tiek nodraftēti un tiek iekļauts sastāvos, tad tu redz, ka arī darbs tiek veikts pareizā virzienā. Ja? Nu, mums mazliet mīši kā mums ir. Pašlaik, cik 4 spēlētāji NHL, tā arī viņi ir. Jā. Gribētos jau viennozīmīgi vairāk, gribētos vismaz, ja katru gadu nākt vismaz viens spēlētājs stabili klāt, kurš stabili gadu laikā, teiksim, vismaz 50/50 spēlē NHL, tas jau vien būtu sniegums. Jā. Sajūtas dažādas. Vienkārši tas, kad es izjūtu, cik tas ir forši būt, teiksim, Latvijas izlases pusē, ja, jo pēdējie visi gadi vienmēr bijuši pārstāvēti klubi, teiksim, no Krievijas vai izlases no Krievijas. Un nerodot Latvijā visu tā himnu, visu fanu, teiksim, skandināšanu, tu mēģini to visu laist garām un koncentrēties savam darbam. Tad šeit es konstatēju, cik tas ir fantastiski sajūta, ja, ka viss publika par tevīm, un tu zini, ka tu atbildi par to, un tas tāds ļoti pozitīvs mirklis. Ja. Un viennozīmīgi bija liels uztraukums. Jā, tas ir jebkuram trenerim liels uztraukums. Jā, svarīgā momentā vadīt komandu. Jā, es tikai pateiktu paldies komandai, paldies skatītājiem par atbalstu, paldies komandai par profesionālu attieksmi, jā, ka mēs šitā nospēlējām un virzamies uz priekšu. Teiksim, šis turnīrs vairāk bija emocionāls. Jā, emocionāls, jo komanda savācās. Es teicu, ka šeit varbūt tās mazās nianses nav tik svarīgas. Svarīgs kā katrs spēlē uz laukumu. Un ja uz laukumu viss atbilstēs, tad arī viss ģērbtuve, viss blakus būs labs. Jā. Pretinieki arī varbūt tās nebija tie, pēc kuriem mēs varam optimāli, teiksim, konstatēt, cik mums labi aizsardzība, cik mums labs uzbrukums ir. Jā. Tomēr jāpārbauda sevi ar spēcīgākiem pretiniekiem. Jā. Bet šo momentu, kā mēs redzējām, aizsardzība nostrādāja labi. Jā, bija, protams, vienmēr kļūdas ir, arī uzbrukumā vienmēr kļūdas ir, jā, bet sajūtām to, teiksim, golu izjūtu, sajūtām arī aizsardzībā. Es domāju, ka arī vārdsargs sajūta drošība tāda, ja, kad nebija pārāk daudz bīstamu momenti, ja kopsumā skatās mūsu vārdu priekšā. Bet, teiksim, pie tā viss jāpiestrādā. Visu laiku, katru no dienā pie tā jāstrādā, un visas tās izlases reizes, kas savāksies, viss tā pagaidām ne, jo šodien mēs teikam apstiprinājuši, un pārāk lielu plānu tu arī nevar, jo ir tikai 2 izlases pauzes, kad viņas ir novembrī, decembrī, tam mēs vienkārši ieplānosim turnīru. Būs jāizskata kādas kandidātas uz to brīdi, kuras labāk ir izsaukt, kuras pārbaudīt, ja, sastādīt tās izlases, un pirms olimpiādas tas pats ir. Kad visas komandas, teiks, palaidīs savus spēlētājus vaļā, tad, teiksim, tuvāk nāks tas vēl 5 mēneši. Tā kā datumi ir apmēram zinām, kad mēs varētu savākties un sīkāk, ko mēs arī laikā darīsim, tam vēl visam laiks ir.